Tā Narka Zanda ir nonākusi Lucernā. Lucernas pīles nāk. Pāri mēs izkāpām no stacijas, tieši pāri pretējais Tudīša. Guarda, vieni. Šodien man atkal ir kabatā, Somiņā, draudzenes iepriekš iegādātā dienas visu transportu biļete par 52 frankiem. Tas ir tikpat apmēram eiro. Tātad varu no sirds izbaudīt arī Šveices komfortablos vilcienus un attīstīto dzelzceļa infrastruktūru. Un mēs dodamies uz Lucernu. Tā ir Lucernas kantona centrs ar aptuveni 60 000 iedzīvotāju, kas ir galvenokārt vācvalodīgie, un atrodas Šveices vidusdaļā, Vierwaldstätter ezera krastā. Kalniņi redzam, kalniņi, mēs izbraucam kalniņā, un tur lejā tas ezers ir. Kāds pagalmiņš Lucernā. Vēl kāds pagalmiņš ar skatu uz ezeru. Un ko ar trolejbusu uzbraucām Kaunā? Te ir arī liels ozols. Patiesībā te ir vesela diškoku rinda gar taciņu, bet šis nav tas kalniņš, ko gribēju apmeklēt. Vispār Lucernas apkaimē biju iecerējusi uzkāpt Pilatus kalnā, ja laikapstākļi to atļaus. Bet, protams, viss šajā ceļojumā ir izvērties negluži tā kā plānots, jo jau no rīta laiks ir apmācies, un lai gan šeit lejā ik pa brītiņam spīd saule, tomēr kalna virsotne ir mākoņu skauta. To redzam arī tiešsaistes kamerā. Tādēļ, voilā! Pēc nelielas pastaigas un pārbrauciena ar trolejbusu man šodien ir muzeju diena. Šveices transporta muzejs. Kaut kur ir vienācām. Labi. Nedaudz līst lietutiņš. Te vieta fotografēties var kā šitas te pilots. Ar panorāmas liftu uzbraucam augšējā stāvā, kur atrodas kosmosa izpētēji veltīta ekspozīcija. Šveices transporta muzejs ir izvietots 22,5 tūkstošu kvadrātmetru teritorijā Lucernas ezera krastā, veselā kvartālā, vairākās ēkās un angāros. Visticamāk, es paspēšu kārtīgi apskatīt vienu daļu no tā, jo pēcpusdienā ap 16 jau jādodas uz lidostu Cīrihē. Esmu ieņēmusi rindu uz kosmosa stacijas bezsvara stāvokļa imitātoru, taču to nenofilmēju, jo visas birstošās lietas no kabatām, arī telefonu un kameru, atstāju draudzenes uzraudzībā. Un man ir brīdis kosmosa tehnikas apskatei. Skats uz zemi pa kosmosa kuģa lodziņu. Tā tāda
Aparatūra vēl ir. Kaut kāds kontinents vēl ir. Redzēt, Āfrika. Zemes tumšā puse. Meksikas kaut kas. Kontinents. No kosmosa pārvietojamies krietni stāvu zemāk, un šeit jau mūs sagaida Šveices aviācijas vēsture. Vispirms man uzmanību piesaista iespaidīga dirižabļa, jeb cepelīna kabīne. Tad pievēršos gaisa balona grozam un gaisa balona savaldītājam, un pēc mirklīša atkal cepelīniem, to modelīšiem skatlogā. Die hebt 2 ballen, Spiegelhof 50 Skaļkrūs, Svidzerland. Cepelīns, tur kabīne, kuras bija. Tādos pat skatlogos arī lidmašīnu vēsture. Šeit redzam modelīšus no 20. gadsimta sākuma līdz pat 40. un 50. gadiem. Tās rūpīgi apkopotas pa lidmašīnu attīstības posmiem un pielietojuma. Un tālāk arī īstas mazās lidmašīnas, kas piestiprinātas visapmeklētāju galvām. No tiltiņa 2. stāva augstumā varam aplūkot tās tuvāk. Tā. Lidmašīnas kabīnetē. Da ist jetzt offen. Da ist jetzt offen. Schau mal da hin. Da könnte die Verletzte. Tuvojās helikopters. Swiss Airlines ir. Tagad es esmu ritīgajā. Toaletīte. Stewardšu telpa. Weil alles so gut gegangen ist, macht man umgehend eine Proberunde auf dem offenen See. Stāsta. Alles klar. Biznesa klase. Tā ir šeit kaut kas tāds. Šitā ir visi labi un tubas sienēja. Te ir vēl toleti, un tāpat tās nevar pilotu kabīnē tikt, bet paskatīties gan var. Wow. Tā, labi.
auch ohne Weg geschrieben. Ja. Und Heimat ist eine Verneigung vor der Firma, die früher... Un tur augšā kaut kāds bruņu transporta ierīces, vēl kaut kāds vai kalnā kaut kāds zaļš autobusiņi. Varam redzēt dzeltenās brauca. Wie kommt man eigentlich auf solche Ideen? Zeitgleich laufen, aber wichtig ist, dass es nachher gut ist und nicht mehr gemacht. Der Armband, den finde ich besonders faszinierend. Einsitzer, ein Flachmann, gerade mal den Meter hoch. Und das Besondere ist, dass sich der Fahrersitz in der Kurve neigt bis zu 20 Grad oder was. Was hast du denn damit bewirken wollen? Auf der einen Seite Te arī ir vilciens. Šitas nav kaut kāds kalnu vagons. 5 minūtes. Zem vilciena. Zem šitā vilciena. Šveices vilciens. Vecais. Un tas vecais, protams, te ir. Nu, te gan ir koka, bet sēdekļi ir mīksti. Un tāda neliela vagoniņa. Viss ir forši, Tikai katrā muzejā vai atpūtas vietā noteikti atradīsies kāds raudošs mazulis. Interesanti, viņš iebrauc tunelī un pazuda. Viņš vispār nogriezās kaut kur citur. Jā, interesanti. Tur ātrvilciens aizlaiž. Viens pēlis, šūtas, pašas, šūtas. Nu, tā transporta muzejs. Es tagad vienkārši zināšu, kur var atnākt, laiku pavadīt. Ja tev gadījumā Šveicē nav ko darīt. Ja tev kalni vai dūma kā. Un mēs 10 minūtes brauksim atpūtīt. Man biļeti jau ir. Biļeti ir pie manas dienas biļetes pa 52 frankiem. Super. Un tur pāri, tur ir tas Mount Pilatus, kur es gribēju uzbraukt augšā.
sind. Wir hoffen, es hat Ihnen bei uns gefallen. Und es wäre uns eine riesige Freude, wenn wir Sie wieder mal an Bord. Nu un pēdējā šodienas atrakcija ir ātri pārskriet pāri viduslaiku tiltam, Kapelas tiltam, kas ved pāri Roisas upei. Tas ir viens no turistu iecienītākajiem un visvairāk fotografētajiem tiltiem Šveicē. Ūdens tornis pa vidu. Čitāli sejā. Tad nu vēl pēdējais skatiens uz skaisto Lucernas ezeru un kalniem aiz tā. Un tad skumji gaišais atvadu mirklis. Gaišais, jo man patīk būt ceļā, arī uz mājām. Man patīk domāt par piedzīvoto, redzēto un sapņot par kādiem jauniem ceļojumiem. Un es ļoti ceru, ka man izdosies dubls numur 2. Un nākamā gada vasarā mani gaida kāds aizraujošs ceļojums uz kalniem ar motociklu. Gala mērķis nezināms. Tiekamies ceļā!